Dienu visiem, kuri mums pievienojušies šajā veselības stundā. Mums šī būs veselības stunda par skaistumu. Tas tā ļoti sievišķīgi, kas visiem ļoti patiks, būs ļoti interesanti. Un īstenībā jau ne tikai par skaistumu, arī par veselību un par dažādiem lifehackiem, kā mēs esam iemanījušies lietot mūsu fantastiskos produktus un kā viņus var izmantot dažādi gan jā, tas par to visu tālāk, bet es sākšu gan ar tādu vienu nopietnāku lietu, pat cik šodien liekas ārā vēl saule, nav tā vasara nav ieskrējusies un viss, kas Ņem savu šito. Vasaru mums vēl tā kā uz mums neatiecas, bet attiecas gan arī šī lieta par pārkaršanu vai saules dūrienu. Ir jau cilvēki, kuri ir pārkarsuši un kuri jau ir dabūjuši saules dūrienu, tādēļ es vēlos sākt ar to, kāda ir pirmā palīdzība, kā jūs varat palīdzēt sev vai savam bērnam vai savam tuvākajam, ja jūs esat dabūjuši karstuma dūrienu vai saules dūrienu. Un tas ir tātad, kas ir jādara pirmais? Cilvēkam noteikti ir jānodrošina ēna, ja jūs esat ārā, vai tā ir vēsāka telpa, aizvelkat aizkarus, taisat caurvēju, ja tas ir iekšā, vai pūšat šos ventilatoriņus virsū un dzeram siltu, tādu istabas temperatūru ūdeni. Protams, ja jūs esat ar korali uz tu, tad, protams, koraļu maina ūdeni plus H-500, 2-3 tabletītes liekam klāt. Nekādā gadījumā ūdenim neliekat klāt ledu. Ja? Ledus mums iet tikai pie galvas. Jums ir jānodrošina augsta galva cilvēkam. Cilvēkam vienmēr būs slikti, viņam gribēsies vemt, viņam reibs galva, viņam sāpēs galva. Mums ir jānodrošina cilvēkam augsta galva. To vienmēr atcerieties. Nevis likt kaut kur uz krūtīm vai kā. Ap galvu vērs augsts dvielis. Tādēļ ledus gabaliņus nevis dzērienā, bet ledu tad drīzāk pie galvas. Ilgi to nenoturēs, augstu dvieli mainam. Kāda ir lielākā kļūda, ko izdara? Nogulda cilvēku. Istabiņā klusi nogulda un viņš tur mocās. Cilvēku nekad, kuram ir karstuma dūriens vai saules dūriens, mēs neguldām. Cilvēkam ir jāsēž ērti klubkrēslā, atspiežat galviņu viņam, lai viņš var gulēt, vai pussēdus, vai vienalga kā, bet galvai ir jābūt augstāk par ķermeni. Jo kas mums ir jāpanāk? Mums ir jāpanāk, lai asinis atplūst no galvas, nevis pieplūst stipri galvai, ja? Lai galvai sašaurinātos asins vadi. Ar skābekli mēs nodrošināsim, ja mums ir H-500 un koraļu ūdens, mēs nodrošināsim skābekli pieplūdi galvai, bet asins atplūdi no galvas. Ja? Neatstājiet nekad cilvēku mocīties, guļot ēniņā vai gultiņā, viņam tiešām tās būs mokas. Augsts dvieli visu laiku mainat, ja, un nodrošināt šo padzeršanos un augstu galviņu un pussēdus stāvokli. Ja cilvēks ir noģības, tad ir tas viens mirklis, kad var pacelt kājas uz augšu, tad mums vajag ātri to asins plūsmu uz galvu, cilvēks tā kā atnāk pie samaņas, tad nodrošinām mēs to, ka viņš ir pussēdus stāvoklī, ja, un augstumu pie galvas. Un līdz ar to jau mums aiziet par to arī saruna, par to, ka, teiksim, siltā laikā, kas mums ir jānodrošina, jāparūpējas par sirds asinsvadu veselību, ja, un sirds asinsvadu sistēmu, lai mūsu organisms vasaru pavadītu komfortā. Protams, mīļie, visu bez pārspīlējumiem. Mēs dzenamies pēc skaista iedeguma, pēc tās šokolādes krāsas un bieži vien pārspīlējam, un arī tagad vasarā liekas, kad ir jau augsts, es jau nepārkarsīšu. Nē, tieši tāpat mēs pārkarstam, mēs sakarstam un dabūjam šos karstumu dūrienus. Mūsu sirsniņa un viss organisms iedzīts stresā un mocas. Un kas pirmais, loģiski, ka mums ir pastiprināti jāpievērš, cik mēs izdzeram šķidrumu, jo šķidrumu mēs zaudējam, sviedri ir vairāk, svīstam mēs vairāk, un ar sviedriem mēs zaudējam arī vērtīgos minerālus, ja? Minerālu vielas, un sevišķi, ja mēs zaudējam vairāk ūdens un šos minerālus, mums ir ļoti liela slodze gan sirdī, gan mūsu nervu sistēmai.
būs ļoti liels kairinājums mūsu nervu šūnām. Un jūs esat ievērojuši, noteikti, kad ir karsts, tad tu tāds palēnināts sāc justies tāds lēnāka visa domāšana, vai tu vispār nevari padomāt, ja? Un domāšana apstājās un krītās viss šīs darbspējas, un tādēļ ir šī labā asins plūsma. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai mums paliek biezas asinis, lai būtu stress organismā, jo biezākas asinis, jo vairāk mēs saskāpstam, jo lielāks stresiņš, ja, un mazāka mikrocirkulācija. Un tādēļ mēs dzeram, dzeršanas režīms paliek iepriekšējais, minimums 30 ml uz kilogramu svara, bet, ja ir svelme un karsts, tad noteikti 40–45 ml uz kilogramu svara, atkarībā no tā, kāda tev ir slodze. Cits svīst ļoti, vienalga pat neko nedarot. Cits nesvīst, arī viņam ir dzeršanas režīms, tur ir citas problēmas, arī jāatbalsta sirds asinsvadu sistēma. Ja tev ir vienalga, pat ja tu jogu veids un liekas, es jau tur tā tikai mazliet pavingroju, ja? Šakatā tev ir jādzer vairāk. Un, jā, tātad ir must have, kā saka, obligātie produkti, kuriem būtu jābūt mums mājās vasaras laikā. To mums satur šāda Hydra-Max paka. Tā, es izslēgšu laikam blūdu. Un šobrīd ir fantastiski, ka mums ir iznākusi arī Hydra-Max plus paka, kura saturēs arī šo 4. Coral Ocean Mint, ja? Hydra-Max tāda zila paka. Un tur ir viss par to, lai nodrošinātu organismu ar minerālu vielām un šķidrumu. Minerālu vielas mēs saulē un arī pie stresiem vispār ikdienā zaudējam ļoti daudz. Un tādēļ mums šis glābējs ir šis koraļu ūdens, kurš ir minerālu sāļu tāda kompozīcija, un palīdzēs atjaunot šo skābju bāzu līdzsvaru un skābju sārmu līdzsvaru. Un atjauno šīs minerālu vielas, kas vēl palīdzēs. Tas būs šis pieminētais H-500, ko mēs lietojam arī pirmās palīdzības gadījumā, jo H-500 palīdzēs arī atgūt organismā sārmainību un pievadīs smadzenēm skābekli. Karstā laikā droši 2–3 kapsuliņas pie korālu maina ūdens pudelītē un dzeram tādu koncentrētu. Ja tev ir palicis ļoti karsts, ir ļoti grūti, tev nav spēka, nāk virsū ģībonis, šim H-500 noteikti jābūt ir līdz metam zem mēles, šķīdenam zem mēles uzreiz, vai arī, teiksim, lietojam pat 6–10 kapsuliņas dienā, noteikti nebūs par daudz, ja jūs neko nepārdozēsiet. Trešais produkts, kas mums ir, tātad ir koraļūdens, ir H-500, un trešais noteikti ir kālijs, tas satur mūsu pentokāns. Ja? Kālijs, jo mēs esam ievērojuši arī, kad ir karsts, mēs esam tūskainas. Liekas, mēs svīstam, visam būtu jābūt mazāk, bet tieši visi gredzeni paliek stingri, un tu esi tūskaina. Tas nozīmē, ka organismā aizturās nātrijs, un kālijs mums ļoti ātri mazgājas no organisma ārā. Arī to mēs zaudējam. Atgūstam ātri kāliju, un kālijs palīdzēs tieši šūniņai izvadīt laukā šo nātriju un arī balansēs organismu, uzlabos ātri asinsriti, mazos kapilāriņus pastimulēs, mums būs vieglāk gan sirsniņai, gan pašsajūtai. Tātad arī noņems tādu lielo slodzi, kas ir nierītēm, ja, no nierēm. Un mēs varam kāliju, šādu pentakānu mēs varam lietot gan tukšā dūšā no rīta iedzert, vai arī, man arī viņš parasti ir somiņā līdzi, vai tad, kad tev ir spēka izsīkums vai ir karsti, arī mēs dzeram vai pēc slodzes droši varam izšķīdināt pat lielākā, ne tikai 60 ml, 100 ml, citi šķīdina pat 200 ml un lēnām izdzeram šo kāliju pentakānu, ja, C vitamīns un riboze viss kopā. Un ceturtais mums nutrients, kas ir Hydra-Max pakā, ir šis Ocean Mint, kurš satur vairāk magnija, ko es iesaku. Es, piemēram, arī esmu no cilvēkiem, kam ir tendence uz krampjiem, ja es vairāk zaudēju šķidrumu, vairāk citreiz vingroju,
Ja es attīros, arī pie organisma attīrīšanās, es esmu novērojusi, man rauj krampjus kājās un sevišķi naktīs. Tad Ocean Mint un arī tīrais magnījs, magnīju tad vajag mazāk tīro magnīju, tas ir tas, kas ļoti lieliski atjauno visus šos sāļu mikro, makro elementus, ja, organismā un krampji pāries, jo mēs arī magniju ļoti zaudējam ikdienā, gan ar karstumu, gan ar slodzēm, gan ar stresiem, jo mums magnijs arī neuzkrājās tā organismā, nevaram nodrošināt krājumus, mums viņš tomēr ir visu laiku jāuzņem. Un kas tad mūs bez tā karstuma un tāda karstumdūriena apdraud vēl visvairāk vasarā? Tas ir, protams, ultravioletais starojums, un organismam ar to ir jācīnās, tā ir tāda cīņa pret brīvajiem radikāļiem, kur rodas ultravioletā starojuma ietekmē. Un arī lai neutralizētu šos brīvos radikāļus, mēs arī varam palietot šos antioksidantus, un viens no tiem jau ir šis pieminētais H-500, kas principā mums katram ir mājās, un otrs ir, mums ir ļoti labs antioksidants, ir koenzīms Q10. Arī to var palietot. Un kādēļ tad mums ir tas ultravioletā starojumu, mēs uzņemam visvairāk, jo mēs atrodamies saulē pa daudz, ne tajās stundās, kad vajadzētu, un cilvēki sevi nežēlo, kārojot pēc tā skaistā iedeguma un pēc šokolādes krāsas. Diemžēl mēs sauļojamies pa ilgu, lietojam arī dažādus šos līdzekļus, kas pastiprinās to iedegumu. Cilvēki īstenībā ir ļoti bezatbildīgi izturas pret sevi. Es esmu dzirdējusi šīs receptes, ka liek Johnson Baby eļļai jodu klāt un smērē sevi, lai būtu brūnāks. Cilvēki lieto fastumgēlu, kādēļ fastumgēls tagad ir uz receptēm un nav brīvā nopirkšanā, jo sievietes ievēroja, ka ar fastumgēlu smērējoties var dabūt iedegumu. Īstenībā nevis iedegumu, bet apdegumu kārtīgi, gan solārijos, gan saulē. Un tad būs tas kārotais iedegums, kas rezultējās pēc statistikas ārstu vidū, pēc jau dermatologu vidū bija statistika, kā paaugstinājās tieši saslimšana ar ādas vēzi. Un fastumgēls tika aizliegts brīvā pārdošanā. Viņu var tikai uz ārstu receptēm nopirkt, lai lietotu tieši uz locītavām un kā pretsāpju gēlu. Un šādi visādi sievietes sev nodara pāri, un nepadomājot par sekām, bet kā tad, iegūt skaistāku, ātrāku un veselīgu iedegumu? Mums priekš tā ir receptes, un tās ir draudzīgas. Un kas ir pirmais, mums jāsaprot, kas par iedegumu atbild. Un par mūsu iedegumu atbild mūsu akna, kurā izstrādājas melanīns. Tieši tas, kas ir šis pigmentiņš. Un, lai melanīns veidotos, arī tām ir vajadzīgi noteikti nosacījumi, tātad, lai būtu mums gan A vitamīns organismā, gan E vitamīns, C vitamīns, beta karotīns un aminoskābes. Tad arī veidosies melanīns un plus vēl tīra, laba, aktīva akna. Un mums vajadzīgs ir tikai atbalstīt patīrīt un atbalstīt aknu ar mūsu aknu līdzekļiem, kas ir mums artišoks, fandetoks, kurkumīns, ir mums arī zaferāns, ja? Un, piemēram, lietot spirulīnu, kas satur visu manis nosauktos vitamīnus un aminoskābes, piemēram, spirulīnu vai chlorellu. Palietot, un jūs redzēsiet, ka jūs pat īsti neapdegsiet. Apdegt var vienmēr, ja, negausīgi sēdēsiet 5 stundas saulē un domāsiet, es iedzēru chlorellu un es neapdegšu, tad tā arī nebūs. Bet to, ka tu saudzīgi izturēsies pret sevi un sagatavosi organismu saules peldēm, tad tiešām būs bez pigmenta plankumiem, arī šie pigmenta pleķi, jo par pigmenta pleķiem arī viņi metās tad, ja tev ir tieši problēmas ar aknu. Un šo spirulīnu var lietot pat 5 kapsulas, piemēram, 2 reizītes dienā un sagatavot. Mums jau īstenībā būtu pirms sezonas sevi jāsagatavo, ja, kad vasarai. Tā mēs varam arī darīt, bet nekad nav par vēlu. Var sākt arī tagad, jo vasara jau mums tikai ieskrienas.
Un kas tad vēl cieš mums no saules un ultravioletā starojuma? Ja? Tā, protams, ir āda. Tas, ko mēs skatāmies spogulī un vēlamies, lai būtu tumši brūna šokolādes krāsā. Un tādu īstu kombo mums tvirtai un starojošai ādai piedāvā arī Koreļu klubs tagad, jo mums ir vajadzīgs gan iekšķīgi sevi, protams, pirmais ir ūdens, gan iekšķīgi sevi nodrošināt, ja šīs vielas, un tas ir pirmais, ir arī, un nākošais ir kolagēns, kuru mēs ultravioletā stara ietekmē ļoti zaudējam, un no ārpuses mēs varam sevi kopt jau ar jaunajām Ocean Glow maskām. Un par to mums vairāk pastāstīs fantastiska veselības trenere no Jelgavas, Anna. Anna, lūdzu. Labvakar visiem mīļiem un liels prieks redzēt jūs tādā lielā pulkā. Tad tiešām šī tēma ir ļoti aktuāla. Jā, tad mums interesē, kā padarīt sevi skaistāku, ādu tvirtāku un elastīgu, jā, kā Liena iepriekš teica, kas tiešām saistīts ar saules un saules stariem. Es runāšu par saviem, es teikšu godīgi, mīļākiem produktiem, kuru es lietoju ikdienā, runājot par kolagēnu. Kolagēns manā skapītī tiešām stāv visu laiku. Ja es jūtu, ka viņš beidzās, es uzreiz pērku, jo es lietoju viņu katru dienu, ikdienā un tieši uz vakaru. Bet kāpēc vispār ir jālieto kolagēnu? Ja? Tad, jā, jūs zinat, ka pēc 25 gadiem mūsu ādas stāvoklis un kolagēns paliek ar katru gadu mazāks un mazāks. Ja? Tad kolagēna sastāvs mūsu ķermenī, viņš samazinās, un tādēļ jau ir pirmie tādi vecuma pazīmes, ja? Vai nu mazās krunciņas, vai nu tā āda paliek tāda zemāka, ja? Tā kā nogurusi, un tas ir tas tieši par to tiks runāt, par kā mums iedarbojās tātad kolagēns. Man, diemžēl, nav mūsu pirmā kolagēna, bet man ir tripeptīdais kolagēns, bet arī ir peptīdu, ja? Peptīdu kolagēns, ja? Bet viņš ir tādā rozā krāsā, bet šobrīd man tikai šīs kolagēns. Un tad, kam domāts ir kolagēns? Kolagēns ir domāts mūsu ādas tvirtumam, locītavam, saistaudējam, matiem, nagiem, ādai, zobiem. Tiešām, ko es varu pateikt savu pieredzi, ja? Es dzeru kolagēnu tieši uz nakti. Man patīk dzert kaut kur pirms gulētiešanas kaut kādu stundiņu. Man liekas, viņš tā ātrāk tieši iedarbojās. Un trepeptīdu kolagēns, tā ir īpaša kolagēna forma, kas iedarbojas vēl ātrāk un dziļāk. Ja? Tad arī ir jāskatās obligāti sastāvu. Ja? Tad kolagēnam sastāvā jābūt C vitamīns, jo tīpaši ar C vitamīnu kolagēns kopā iedarbojas, lai tad būtu efekts daudz ātrāks. Nu, ko tas dara? Sniedz ātrāku efektu uz ādu, liftinga sajūta, mirdzumu. Tiešām, ko es esmu arī ievērojis, ka seja paliek, ja lieto ikdienā vismaz to kursu 30 dienas, tad tāda paliek gan tvirtāka, gan viņa tāda mirdzošāka. Jā, tāds sajūta, ka tikko izgājis no kosmetoloģa salona, ja, un tad kaut kādas injekcijas uztaisīt. Bet tiešām tas ir kolagēna iedarbība. Viņš samazina mazas krunciņas, ja, tad tāda paliek tāda skaistāka, gludāka. Ja, tas arī ir pateicoties kolagēnam. Ko vēl dara? Palīdz muskuļiem un audiem atjaunoties, spēcīgi iedarbojās uz locītavām, ādu, un tad, kā es iepriekš teicu, uz savus saistaudiem. Un trepeptīda kolagēns ir tūlītēja iedarbība ilgtermiņa uzlabošanai. Ja? Un kolagēns peptīds, tas ir klasika, maigāks efekts, lielisks ikdienai, un tieši šīs zilais kolagēns tas būs, ja vēlaties ātrāk un dziļākus rezultātus. Ja? Tad šīs kolagēns, es nebaidīšos teikt šos vārdus, šīs kolagēns ir vislabākais kolagēns tirgu. Tiešām tādu citu kolagēnu nav. Un runājot par maskām,
par sejas maskām. Man tikai ir 2 sejas maskas, jā, mums ir 3 veidu sejas maska. Pirmā, es teikšu, jā, rekur Liena rāda violetā krāsā. Jā, man ir zila un rozā krāsā. Īstenībā kolagēns, tā otra kasīte, viņa izskatās tieši tā, kā šīs kolagēna sejas maska, jā. Nu, es īstenībā šobrīd šajā karstumā teikšu, ka Hydroboost sejas maska šobrīd viņa būs pati aktuālākā šajā karstumā, jo viņi ir tā kā uzlikt ūdeni uz sejas. Ja? Viņa tiešām ir piemērota. Ja jūs sauļojaties, vai ir vētrains laiks, vai nu lidojumi, pārlidojumi, ja? Viņa tiešām ļoti labi palīdz ādu mitrināt, ja? Viņa tāda paliek mitrāka, tā ādiņa, gludāka, ja? Un tiešām, ja jūs jūtat, ka jums ir tāda sausa sajūta ādiņā, ja, vai ka gribās padzerties, ja, tāds sausums mutē, tad tiešām šī maska ir perfekta pielietošanai, un tieši tādā saulē, ja jūs rītā brauksiet sauļoties, ja, tad vakarā obligāti uztaisiet šo sejas masku un jūs nenozrilosiet. Ja. Otrais, kas man ir, tā ir polagēna maska. Nu, šī maska ir Sanita Logina raksta, Hydroboost maska ir mīļākā. Man arī viņa ir mīļākā, teikšu godīgi. Un kolagēna maska, šī ir maska arī unikāla. Tāda sajūta, ka jūs esat tikko izgājis no kosmetoloģiskā salona. Viņa uztais tādu liftingu seiņai, ja, tad seiņa paliek tāda gludāka, samazinās mazas krunciņas. Ja, un pat nevajag taisīt kaut kādas manipulācijas pie kosmetologa, ja jūs pamēģināsiet un ikdienā lietosiet šo sejas masku. Un tad trešā sejas maska, kura ir pie Lienes, viņa ir Skin Harmony Face Mask. Tā ir maska jūtīgai un kairinātai ādai. Bet es jums pateikšu, kā es viņu lietoju. Ja es eju pie kosmetoloģa tieši uz sejas tīrīšanu, ja, jo man ir tāda seja, ka man viņu ir vienreiz mēnesi tiešām ir jāaiziet pie kosmetoloģa, ir jāiztīra. Un šī maska, viņa tiešām tik forši iedarbojas pēc pīlingiem, pēc kosmetoloģa pakalpojumiem, ja, viņa tieši, ja jums ir kaut kāds kairinājums vai tikko bija kaut kāda sejas tīrīšana, ja, viņa arī ļoti labi palīdz tā kā jūtīgai sejas ādai. Ja. Un, piemēram, ja ir man meitām, ja, tad pumpiņas ir uz sejas, viņas arī lieto šīs sejas maskas, un viņas tiešām ļoti perfekti palīdz un samazina to kairinājumu. Tad kā lietot? Sejas maskām ir lietošanas pamācība, tur ir rakstīts 15-20 minūtes, bet es viņas turu ilgāk. Es turu no 40 līdz stundai. Es turu līdz tam brīdim, kad viņa pilnīgi paliek tāda sausa, tā sejas maska, un tad es viņu, kad noņēmu, un tad ar grūtībām viņu jau var noņemt, bet ir tik foršs rezultāts. Es pilnīgi redzu, ka tā seja savelkās, viņa paliek gludāka, un viņa tā, manuprāt, dziļāk iedarbojas nekā uz tām 15-20 minūtēm, jo tās visas sejas maskas, viņas ir tik mitras, jā, ar tik daudz iekšā visām tām labām vitamīniem, ja, un tik daudz, ka viņu žēl nu pēc 15-20 minūtēm tā kā noņemt no sejas nost. Un viss tas, kas paliek tajā, kad noņem sejas masku, uzliec to sejas masku, viņai ir 3 kārtas, tad noņemam pirmo kārtu, uzliekam virsū, un tad noņemam tā 3. kārtu, un sanāk, ka sejas maska ir tā kā otrā āda, ja. Un salīdzinājumā ar maskām, kuras pārdodās tajā pašā, nezinu, turimī, drogās, ar šīm maskām tiešām nevar salīdzināt, jo viņai ir tāda tā kā otrs ādas efekts, un tie, kuri pamēģina šo sejas masku, viņi salīdzina un saprot, ka tieši tās sejas maskas pārdodās lielveikalos, nu, viņas nav tik iedarbīgas, jā. Un viss, kas paliek iekšā vēl no sejas maskām, es obligāti vēl lieku uz kaklu,
uz kakla daļu, jā, tā kā, lai arī iedarbojās. Nu tālūk, tas laikam arī būtu no maniem, jā, par kolagēnu un sejas maskām. Tiešām sejas maskas lietojam, un tādā saulainā laikā vajag mitrināt savu seiņu. Un nākošo, ko es gribu pieteikt, tā ir Es gribētu papildināt par sejas maskām. Labi. Lietiņu, ja, jo ir arī tādi lifehacki par sejas maskām un par kolagēnu vispār. Sāksim ar to, ka, lai tev kolagēns darbotos organismā, dzeršanas režīms jāievēro obligāti, jo kolagēns prasīs vēl vairāk šķidrumu organismā, viņš darbosies tikai tad, ja tev organisms būs tiešām katra šūniņa piepildīta ar šķidrumu. Tātad, ja tā ir vasara, ka tu lieto padzer vairāk, ja šo arī mūsu koraļu ūdenī tiešām 40 ml kā minimums uz kilogramu svara. Un par šīm glow maskām, pirmkārt, par cik ir vasara un ir saule, tad maskas ir no biocelulozes. Un kur mums izmanto biocelulozi? Bioceluloze ir vispār materiāls, ko izmanto medicīnā un izmanto tieši pie apdegumiem. Tas ir tad, kad ir apdegumi, vaļējas brūces, uz vaļējām brūcēm vispār neko nevar uzsmērēt. Nav tādi apseji, ko var likt uz brūcēm. Tad šī bioceluloze ir tik smalka, ka viņu izmanto tieši apdegumu ārstēšanā. Un tātad, ko tas nozīmē, ja mēs esam apdedzinājuši savu seju, esam sarkanas kā vēži, droši, tad šī maska būs pirmā palīdzība, arī viena no pirmām palīdzībām, ja, ko tu vari likt uz sejas un savu seiņu ārstēt un saglābt. Otrkārt, šī, teiksim, lilā maska, viņa ir tā kā tāds pabērnu lomās. Visiem patīk, kā jau rakstīja, hidroboost maska un ar kolagēnu, šī tripeptīdu kolagēnu, ja, tās maskas, bet nepaiet garām tieši šai lilā harmonizējošai, jo šī harmonizējošā maska īstenībā satur metabiotiķus un ļoti fantastiski atjauno tieši sejas mikrobiomu. Un īstenībā ar to vajadzētu sākt. Ja es laikam sākumā no uztraukuma, kad nevarēju rekordīgi ieslēgt, es pat ar sevi neiepazīstināju. Ja? Es esmu Liena Matvejeva, es esmu masiera ar 30 gadu stāžu, un man ir skaistumkopšanas salons. Ļoti ilgi nodarbojos arī ar skaistumkopšanā. Ļoti daudz profesionāls kosmētikas ir izgājuši caur manām rokām, ļoti daudz arī šāda veida maskas. Un es varu pateikt, ka šī maska izkonkurē ļoti daudzas profesionālās maskas, gan kvalitātes ziņā, un arī cenu ziņā. Ja mēs salīdzinām ar profesionālo masku, kur man bija piedāvājums nesen no firmas, ar kuru es strādāju, tad līdzīga veida maska, bet no gēla, tā nebija pat bioceluloze, gēla veida maska, kurā ir daudz mazāk komponentu, tikai viens hialurons, viss vairāk nekā, un viņam uz atlaidi, lai saprastu, maksāja viena maska, uz atlaidi piedāvāja 11,50 €, teiksim. Tas ir uz atlaidi, ar lielu atlaidi iedevu. Tad šī maska jau pa vienai ir nopērkama par 8 €, un ja vērkat komplektiņā, viņa ir 7 €. Iedarbība šai ir daudz reiz stiprāka, jo viņa ir viņā ir vairāk komponentu, ja, nekā tai vienai. Tur ir tikai kaut kas viens. Un ja mēs ņemam tā pēc kārtas, tad īstenībā kosmetoloģijā ir tā, ka mēs vispār seju sādu vispirms attīram, pēc tam mēs viņu samitrinam un pēc tam mēs viņu barojam. Nav savādāki, ja? Jo šī arī maska, kuru vispār citreiz nevar dabūt, jo visiem gribās uzreiz to liftinga efektu, un, protams, viņa dos liftinga efektu un būs skaista seiņa, bet ja tu būtu lietojusi pirms tam šo, pēc tam piepildījusi ar hialuronu, samitrinājusi un pēc tam barojusi, tad tas efekts būtu reiz 3. Ja? Tādēļ ir šīs pakāpes, tieši tāpat kā mums Koraļa kompānijā ir veselības koncepcija, kur mēs nepārlecam 3. fāzē, neizejot pirmās 2, jo tu vienkārši nedabūsi efektu. Tad arī šīm maskām ir sava koncepcija, ka tu vispirms uzlabo mikrobiomu, attīri masku, attīri seju,
ādiņu, ja, sabaro viņu tādu, tad viņa būs gatava uzņemt hialuronu, un šeit hialurons ir tik efektīvs, un tur ir 3D hialurons, jaunākās vispār paudzes tāds, kad mēs visos līmeņos dabūjam šo mitrumu gan epidermā, gan dermā, un tur notur ilgstoši uzkrājas, un tad viņš lēniņām šo hialurons un to mitrumu atdod, ja, audiem, un tad jau mēs dodam, barojam. Un šeit tripeptīdu kolagēns tādā gadījumā ir, mums vispār ir visa tā biocelulozes, ja, viss ir tik aktīvs, ka tur īstenībā ar gaismas ātrumu aiziet audos mums visas aktīvās vielas. Tā kā ieklausamies, ja, varam arī tā. Un tas ir pavisam jauns, tagad visas klausamies un pierakstam, kā vēl mēs varam lietot šīs maskas. Un tas ir ieteikums un novērojums no ārsta ginekologa. Šīs maskas sievietes bija tāds mazs eksperiments, sievietes paši eksperimentēja, sievietes visu, ko izdomā, ja? Un bija 50, 60, 65 gadu vecuma grupā sievietes, kuras nopirka visas šīs 3 maskas, ja, iegādājās. Un kā jūs domājat, kur viņas lietoja? Viņas lietoja uz kaunuma lūpām. Jo ir sievietēm bieži vien pēc 50 arī ātrāk jau kaunu lūpu atrofija. Un sievietes ar to sadzīvo, un viņas jau pašas redz, kad ir tāds, un tas ir tāda ritīga atrofija jau, ka tie audiņi karājās. Tas, protams, viss ir arī iekšķīgi, ja, iekšķīgi arī kolagēns, tātad mums ir vājas aiztaudi, mums nav sērs, mums nav hialuronu, un to mēs visu varam nodrošināt, arī tur noteikti cilvēki nav dzēruši ūdeni, ja ir šī problēma, tad mēs risinam iekšķīgi, ar ko jau Anna teica, ja, mums ir fantastisks kolagēns, un šīs maskas griež gabaliņos un liek virsū uz kaunuma lūpām. Un tieši tādā secībā lilā maska, zilā maska un sarkanā. Ja? Nevis uzreiz ar tripeptīdu sākam liek virsū un vienkārši 15-20 pusstundu. Ja? Tur nevajag visu masku uzlikt, tur var pa gabaliņiem sagriezt, jo viņas ir ļoti piesātinātas un ļoti daudz šķidruma. Vairākas reizes tur sanāks. Tā kā un 2 mēnešu laikā, protams, ir jānoņemās 2-3 mēneši. Visu laiku mēs liekam. Tātad var gulēt ar masku uz sejas un gulēt vēl maska, kā saka, tajā vietiņā, ja? Mūsu maigākajā vietiņā. Un tas ļoti uzlabo sievietēm dzīves kvalitāti. Un, jā, tātad tas ir par maskām, kas man vēl bija tāds piebilstams. Es ceru, ka bija interesanti. Un kā mēs vēl varam kopt seju, mums ir vienkārši fantastiska kosmētika. Arī par to es varu kā speciālists teikt. Es esmu pamēģinājusi mūsu privileģu kosmētiku, un es pateikšu, ka tas nosaukums privileģu vienkārši atbilst tam, kas ir tajā, šajā trauciņā, jā, kā sauc, uzreiz aizmirst, bet, jā, privileģu kosmētika, viņa tiešām apmierinās pašu prasīgāko cilvēku, bet mēs ne tik daudz par kosmētiku, bet par to lifehackiem, kā mēs vēl varam lietot šo kosmētiku, es lūkšu stāstīt mūsu fantastisko veselības treneri Diānu Pelaku. Lūdzu, Diana. Jā, čau visiem, labvakar. Jā, ko lai saka, tiešām es arī pilnīgi piekrītu Lienei, jo līdz ko manā īpašumā arī beidzot nonāca šī te tiešām privileģētā kosmētika, kas patiesībā arī naudas ziņā, ja tā paskaita, ja, ir daudz vairāk vērta. Jo es vairs neko citu vispār neesmu samainījusi, kā esmu sākusi lietot šo. Un tas nav tikai tāpēc, ka es darbojos Koraļos, bet tiešām šī te vērtība ir daudz augstāka par šo te cenu. Un šodien es pastāstīšu nedaudz to, tātad, kāpēc viņa ir tik fantastiska. Šobrīd es pastāstīšu vairāk tieši par 2 produktiem, par tātad pieniņu un par skrubīti. Bet kāpēc ir tik brīnišķīgas īpašības? Jo, kā jau mēs zinām, visi mūsu produkti ir šeit dabīgi. Un arī, protams, šī te kosmētika, mūsu āda ir prasa un grib pašu dabīgāko. Un tātad mūsu privileģu sērijas kosmētikas sastāvā ir ļoti tādi
ekstrakti, spēcīgi, dabīgi, kā piemēram tas ir kona, kafijas ekstrakts un eļļa, kas būtībā vispār izceļās ar tādu ļoti lielām aizsargspējām un antioksidantu īpašībām. Tad tur arī, protams, ir jūras kolagēns, kas mums jau visur patīk šo vārdu dzirdēt, un tas ir arī šeit, šajā brīnišķīgajā kosmētikā. Protams, arī hialuronskābe, ja, kur arī ir šī te ļoti lielā vērtība. Tad tur ir peptīdi, par kuriem mēs arī jau dzirdējām, kas ir kolagēnā. Arī C vitamīns, kas ir ļoti nepieciešams sēņai vispār ikdienu. C vitamīns, arī organiskā alveja, asai ogas, zaļā tēja un jūras aļģu ekstrakti. Tātad viss ir absolūti dabīgs, absolūti maigs. Un kādas ir tās īpašības, ko vispār veicina visa šī kosmētika? Jo, kā mēs zinām, mums ir diezgan daudz, mums ir gan šis te pieniņš, gan šis te skrubītis, gan acīm speciāls īpašs krēmiņš, arī dienas krēms un nakts krēms, un viņiem visiem ir šīs te dabīgās foršās īpašības. Un ko tad veicinam? Tātad, protams, pirmām kārtām jau pabaro mūsu ādu, attīra, teiksim, jā, ar šiem attīrošajiem līdzekļiem mēs attīram ādu, tad pabarojam, mitrinam, paaugstinam ādas elastību, izlīdzinam tekstūru, nomierinam kairinājumus arī, ja ir, piemēram, kaut kādi kairinājumi, ja ir tūskas, ja ir nevienmērīgs šis te ādas tonis, tas arī palīdzēs izlīdzināt šo te ādas toni. Aizkavē novecošanos, protams, ja, un arī izlīdzina sīkās grumbiņas, un kavē arī to rašanos. Tāpat arī aizkavē, neutralizē šos te ultravioletos starus. Katrā ziņā varbūt viņi nav tik spēcīgi, ja, kā piemēram, ja mēs paņemtu krēmu tur 50, bet būtībā viņi arī aizsargā no šiem te kaitīgajiem stariem. Un jā, šo te pigmentāciju un arī aizkavē jaunas pigmentācijas rašanos. Un arī tā tad nekairina, teiksim, tiem cilvēkiem, kuriem ir jutīga āda, ja, pilnīgi noteikti var droši lietot šo te kosmētiku, jo viņa neizraisa šo te kairinājumu. Un, ja mēs runājam tieši par šo te pieniņu, tātad pieniņš, viņa uzdevums, protams, ir attīrīt mūsu ādu, attīrīt un arī atvērt šīs te poras un iztīrīt. Kā patīk man, teiksim, lietot šo te pieniņu? Es viņu lietoju 2 reizes dienā, no rīta un vakarā. Un, teiksim, ja noņemu šo te dekoratīvo kosmētiku, un tad es mazgāju 2 reizes ar šo te pieniņu. 2 reizes, jo varbūt reizēm ir tā, ka es pati biju tā, kas vispār sākumā domāja, ka šis te pieniņš ir kā pieniņš, ja, un es ar viņu mēģināju tīrīt to kosmētiku, bet absolūti nepareizi es to darīju. Tāpēc mēs tagad stāstam, kā pareizi viņu lietot. Tātad mēs viņu paņemam, kur viņš man palika, paņemam uz vienkārši saslapinām seju un kādas 2-3 šos te dozatoriņš, ja, uzliekam un nomazgājam seju. Kāpēc es saku 2 reizes mazgājam seju? Jo pirmo reizīti mēs noņemam tāpat vēl to dekoratīvo kosmētiku. Un savukārt otrajā reizītē mēs viņu vēl varam uzliekam jau uz tīras ādiņas, attīrītas, un tad vēl droši varam paturēt, lai viņš paturās uz sejas, jo jūs dzirdējāt, cik fantastiski šie te komponenti te ir iekšā, ja, un mēs viņu varam izmantot arī kā sejas masku. Piemēram, kamēr mazgājam pārējo ķermeni, ja, droši atstājam šo pieniņu, lai viņš uzsūcās un lai viņš tur iedarbojās. Un ko es vispār biju diezgan lielā tādā šokā pārsteigta, patīkami to, ka man viņš ļoti ilgi iet, ņemot vērā to, ka es 2 reizes dienā ar viņu mazgāju. Vineta, atceries, tu man dāvināji šo te Ziemassvētkos, tas bija decembris, iedomājieties, un man vēl šeit, redz, kur vēl te bišķiņi ir, ja, tā kā 7 mēneši es viņu lietoju 4 reizes dienā. Vienkārši fantastiski, tā nauda jau sen ir atpelnījusies. Lūk, un nākošais mums ir šis te brīnišķīgais skrubītis. Skrubītis arī ļoti, viņš vispār, kā jau skrubīša uzdevums ir attīrīt tātad šīs te atmirušās šūniņas, ja, un noņemt šo te mirušo ādas slānīti, kaut kādas, ja tur ir kaut kādi
šie te, atmirušās šūniņas. Arī tas pats. Izmantojam visu uz maksimumu, uzliekam šo te skrubīti, pamasējam sējiņu un atstājam uz ādas, lai viņš kādas tur 15-20 minūtītes arī kā sejas maska iedarbojās. Pagaidām, un tad forši ar siltu ūdeni mazgājam nost. Vēl tādi forši lifehacki, ja jūs tiekat pie šīs te grāmatiņas, noteikti izlasiet, un te ir arī dažādas sejas masāžas, ja jums ir, piemēram, aiztūkušas acis, ja ir sagurusi seja, kā jūs varat vēl uztaisīt savu pašmasāžu ar šiem te brīnišķīgajiem līdzekļiem. Paldies, varbūt Lienai vēl kas papildināms? Paldies, Diana. Nē, man vairs īsti nav papildināms. Es gribēju papildināt tieši par to pašmasāžu, ka varam veikt pašmasāžu, jo viņš ir ļoti slidens, bet tu jau to pateici. Es īstenībā pati 30. datumā, tā bija pēdējā diena, kad bija atlaide šai Privilege kosmētika tieši šiem produktiem, dažiem produktiem. Viens no tiem bija arī skrubītis, un es viņu iegādājos. Un, protams, kā tad es stāstīšu citiem, es vakar uzliku skrubīti. Un, protams, gribēju turēt 15 minūtes, 20, bet es netiku, man bija aizņemta vannas istaba, netiku iekšā, noturēju 30 minūtes. Ziniet, nav nevainas, mana sejas ādiņā maiga, fantastiska, nekas nenotika. Es domāju, ka arī citās reizēs, ja jūs aizmirstat un noturat ilgāk, bet āda fantastiska. Man ļoti patīk, kā viņš smaržo. Kremiņš smaržo savādāk pēc šī kona kafija. Es esmu kafijas mīļotājs, man ļoti patīk šī kafijas smarža. Tad skrubītis, man liekas, viņš smaržo kā pēc mokas. Tiešām, tā kā moka, man vīrs teica, tā kā melnā šokolāde, kaut kas kā arī ļoti patīkam, ka pasmaržo tevi, tad viņš saka, bet melnā šokolāde, tāda laba šokolāde smaržo. Bet seja pēc tam bija vienkārši fantastiska, tiešām. Un mums ir vēl ļoti daudz labi produkti, ar ko mēs varam, kas it kā ir domāti ārstniecībai, varbūt sāpju vai kā mazināšanai uz ādiņas, dažādu kairinājumu mazināšanai, bet mēs viņus lietojam skaistumkopšanā. Tad par tādu produktu, kam ir veltīti zinātniskie raksti un pētījumi, un arī par citiem produktiņiem, es aicināšu stāstīt mūsu zelta meistaru, kuru vienmēr ir tik interesanti klausīties, jo viņai ir milzīga pieredze visu produktu lietošanā, dažādā lietošanā. Vinetu Meduņecku, lūdzu, Vinetiņu. Jā, paldies! Ko skaistuma lifehacki iet vaļā, jā, man liekas, ir tik daudz padomu un tik daudz rezultātu, ka mēs nemaz vienā veselības stundā tos nevaram iekļaut. Un mans uzdevums ir pastāstīt par dažiem saviem noslēpumiem. Pirmkārt, emu tauki. Ja, 16 gadus katru dienu sejas krēma vietā es lietoju šo jaunības eliksīru. Viņš tiešām ir jaunības eliksīrs, jo par viņu ir ļoti daudz raksti. Viņi ir plaši pētīti šie emu tauki kā viens no dabiskākajiem, tiešām jaunību un skaistumu atjaunojošiem produktiem. Ja, tātad ar leģendēm afīts vispār produkts jau 2000 gadus, ja viņu jau izmanto gan aborigēni, gan sāpes remdēšanai, gan kukaiņu kodumiem, gan plikpaurības ārstēšanai un dažādām ādas problēmām, tiešām jau nopietnākām kaut kādām egzēmām un psoriāzēm un tā tālāk. Bet, ko es gribu pateikt, emu tauki, viņš ir ļoti augsti koncentrēts produkts. Ja? Mums uzreiz bieži vien man tiešām nākās pierunāt meitenes pamēģināt, jo viņš saka, ak, Dievs, tauki, nē, kādi tauki uz manas sejas, man jau tā ir taukaina seja. Pilnīgi nepareizi, šie ir pavisam citas iedarbības, kvalitatīvs produkts. Pirmkārt jau augu izcelsmes, piemēram, tauki, ja? Vai eļas, viņas neuzsūcās tik labi kā dzīvnieku izcelsmes produkti, ja? Un šiem taukiem ir arī pretiekaisuma un mitrinoša, ja domājieties, mitrinošas īpašības, ja? Un viņš sastāv 70% no nepiesātinātām taukskābēm. Tātad tur ir alfa-oleīnskābe, viņas ir augsti aktīvas, ja ātri uzsūcas, ļoti ātri iekļūst ādas dziļākajos slāņos. Tieši tāpēc, ja jūs mēdzat taisīt pašas savas kaut kādas receptītes vai maskas, tad emu tauki būs tie, kas ievadīs šīs maskas vēl dziļāk ādas dziļākajos slāņos. Viņas ļoti dziļi
iesūcās, ja, un ātri uzsūcas, mitrina visas dienas garumā. Ja, neaizsprost to poras, kas nav mazāk svarīgs, ja, jo āda elpo meitenes, jūs nevarat iedomāties, es principā nevaru izņemot privileģu krēmu, es vispār nevienus krēmus nekad nekur nelietoju, nekādus ne dārgākos, ne visdārgākos, ne ekskluzīvākos, man tas absolūti nedara, jo es zinu, ko nozīmē, kā elpo āda, ja, ka viņai nekas, teiksim, neko viņa, nekas viņu neaizēno un nenosprosto ar kaut kādām ķīmiskām vielām, ja. Principā viņš arī dara apdegumiem, ja, viņu speciāli meklē arī cilvēki, kuri ir apdegušie, kuriem ir ļoti dziļi ādas bojājumi. Viņam ir dabiskais tas UV staru aizsargslānis, ja, un viņš šobrīd ļoti labi aizsargās no saules kaitīgās iedarbības. Viņš mums ļaus iedegt, bet mazinās šo apdegumu risku, ja. Un savukārt vasarā viņš ļoti labi no apsaldējumiem, viņš ļoti labi aizsargā arī šos te saistaudus. Tas ir par emu taukiem. Kāds man vēl ir lifehacks pateikšu, mums ir arī šis te skaistais mitrinošais privileģu toniks. Ja man, nevis ja man gribās, bet parasti man no rītiem ir tā, ka man gribās ādu tā kā pamitrināt ar to toniku, un tad, ka šis te toniks ir gandrīz iesūcies, mazlietiņ mitra tā āda ir, tad mēs pa virsu, ja es parasti uz rokas uzpūšu emu, un tad pa virsu es uzlieku emu taukus, ja, un tad visi vienmēr prasa, viena ko tā tik skaisti tāda mirdzoša āda, ja, tā tad emu tas ir dievīgi. Un emu izmanto arī plikpaurības ārstēšanai, tieši tāpēc visus mūsu produktus arī varam izmantot, ja ir kaut kāda alopēcija vai problēmas ar matiem un neaug, ja, tā tad viņus arī izmantojam. Tālāk es pastāstīšu par vanniņām. Ja? Ir skaidrs, ka mēs sejai, ja ar skrubīti vienreiz nedēļā mēs attīram mirušās ādas poras, tad mums, protams, vajag apstrādāt arī mūsu ādu. Sākumā par vannu pastāstīšu. Tad, kad jūs ejat vannā, ļoti ideāls līdzeklis vispār toksīnu, stresa, pienskābes izvadīšanai, visu mēslu izvadīšanai, limfas stimulācijai ir vannā, protams, iebērt sāli, bet vēl es ejot vannā, vēru kādas 2-3 kapsuliņas H-500, ja, tas ir antioksidants. Mēs zinām, ka antioksidants ir viss par jaunību. Viņš ļoti labi ne tikai iekšķīgi mums atjauno šūnas, bet arī ādu, ja, no ārpusītes. Un, protams, es šo te H-500 ieberu arī klāt smalkajam sālim, tad, kad es taisu skrubīti. Tātad kādas 3-4 kapsuliņas H-500. Ko mēs vēl varam pielikt? Varam nelikt, varam pielikt. Parasti es vēl pielieku arī izlietotos šos te Coral Mine maisiņus, kādus 10, piebaru klāt šim te sālim, ja? Jo šie te šīs te koraļu, ja, minerālvielas, viņas vēl papildus palīdzēs gan attīrīt, gan arī pabarot tādu, ja? Jo tur ir mums šie te īpašie 69 mikro-makroelementi. Tad, protams, mēs to visu daram tādā plūsmā, kas mums mājās ir. Citreiz es vēl piebaru 2 kapsuliņas kalciprēmu. Ļoti labi strādā MSM, tas ir sērs. Mēs zinām, ja sēravot ar dziedniecisku īpašību, ja mēs to arī varam pie vannas pielikt. Un ļoti labi mums darbojās. Tad, kad mēs skrubējam ādiņu, ja, ar šiem te mūsu dārgumiem, ja, tad es iesaku nemazgāt nost viņu uzreiz. Mēs varam, ja mēs esam vannā, mēs pastāvam, ja, vai pasēžam uz vannas malas, ja, kaut kādas 10 minūtītes vai 5, vismaz 5-7, ja. Ja mēs esam pircī, tad mums vairāk paveicās, jo tad mēs tiešām varam ilgstošāk noturēt šos visus mūsu labos produktus uz savas ādas, ja. Ko es vēl citreiz piebaru arī mūsu fermentus, asimilātoru. Kāpēc? Jo, ja uz ādas mums ir kaut kādi jaunveidojumi, vai kaut kādas papilomas, vai kaut kādi vēl citi, ja, tad viņi visi šie te produkti palīdz kopā arī padarboties, tā kā labvēlīgi uz šiem te kaut kādiem izaugumiem, ja. Tālāk mums ir zobi. Zobus mēs kopjam ar Coral Bright, ja. Tas ir inovatīvs produkts, ja, ilgi nelasīšu, paši paskatīsieties, ja. Tātad zobu pasta, kas izmanto dabisko hidroksilu apatītu, ko tas nozīmē, ka viņš atjauno zobu emoju. Ja, atjauno minerālu sastāvu
pastāv, ja, pat dziļos zobu emaljas slāņos, ja. Viņš dabiski baltina, gludumu dod, spīdumu, svaigumu, noņem zobu aplikumu, tātad augu sastāvdaļām piemīt arī antibakteriālas īpašības, un tie, kas lieto jau šo mūsu skaisto zobu pastu, ja, viņi arī saka, ka neveidojās šis te aplikums, ja, un tas, kas jau ir bijis, viņš pamazām nāk no zobiem nost, ja. Viņš gan nomierina smaganas, gan novērš nepatīkamu smaku. Viņam nav šis te negaidiet, ka jums tagad visa mute putos, un tur viss vienkārši kodīs tā, ka acis sprāks ārā, nebūs tāda sajūta, tāpēc daudzi nevar pierast pēc šīm ķīmiskām zobu pastām, ja viņu lietot, bet, mīļie, iemīlat. Ja jums patīk asākas izjūtas un varbūt ir problēmas ar smaganām vai gribās papildus dezinficēt, tad es vēl uz šīs zobu pastas šeit tad uzpilinu mūsu tējas koka eļļu, 1-2 pīlītes ļoti labi strādā. Kas vēl uz zobiem ļoti labi strādā, īpaši, ja jums viņi ir tādi tumšāki un vajadzētu mazliet pabaltināt. H-500. 1 kapsulu, ja, tātad ierīvējam un atstājam. Ļoti labi arī nodrošina šo te gan antioksidatīvo iedarbību uz zobiņiem, gan, varat arī protams, pie šīs pastas klāt. Tā, nevaru ātrumā vairs izdomāt, kas man vēl bija jāsaka, ja kas, tad vēl pēc tam laika gaitā atcerēsimies, jā, paldies. Oi, viss krīt, paldies. Paldies, Vinetiņ. Jā, mēs jau papildināsim vēl, ko mēs atcerēsimies, un te jau arī jautājums cilvēku uzdod, un mēs arī uz tiem atbildēsim, bet kas mums vēl cieši ikdienā un saulē, saules staros, tie ir mati, un arī, jā, un par to, kā mēs varam kopt gan matus, vienu ļoti fantastisku līdzekli, kuru mēs izmantojam locītavām, un tad, kad tev ir savilkti muskuļi, mēs varam izmantot arī, lai mūsu mati augtu ātrāk, lai mums uz seja izskatītos svaigāka, un vēl dažādas knifiņas, kā mums atdzīvināt matu struktūru, un pastāstīt, piemēram, par šo fantastisko Cool Relief smērīti. Daudzi ir iepazinuši šo Cool Relief smēri, kā fantastisku smēri locītavām, jo ir ļoti labs sastāvs kopā. Mēs lietojam ar visu to, kas ir vajadzīgs locītavām organismā, tad smērējam no ārpus Cool Relief, jo Cool Relief būs tas sastāvā gan mentols, kampars, gan šie emutauki, kas palīdz nest dziļumā, kas ir, kā saka, kā uz muguras uzsēdina sev aktīvās vielas un aiznes jau dziļāk audos. Tad ir mums smilšērkšķis, chondroitīns, tas, kas atjauno locītavas, ja? Bet šoreiz ne par locītavām. Kā mēs vēl varam, varbūt padalieties, kuriem šī smērīte ir jau mājās. Jā, jo tad jūs šovakar varēsiet izmēģināt noteikti un noteikti nebūsiet vīlušies. Viens variants, ko mēs varam lietot, kā es arī viņu šad tad lietoju, ir uz sejas. Mēs viņu varam izmantot kā sejas masku. Jā, viņa pakodīs mazlietiņ acis, pat asaros. Protams, nesmērējam gļotādā, jo uzmanamies no gļotādas, ja iesmērēt acīs uz sejas, kakla dekoltē, droši uz attīrītas sejas. Notīram pirms tam sejiņu ar mūsu pieniņu, pīlingu apakšā gan neveicat, zem šīs maskas neveicam pīlingu, jo tad kodīs vājprātā. Bet attīram sejiņu un klājam virsū Cool Relief. Protams, actiņas asaros, pēc tam pieradīs un viss būs kārtībā. Vairāk asariņas nebūs, tecēs deguns, mums ļoti labi iztīrīsies arī aizdegune. Un tas ir vēl viens, kur pat lieto veselības gadījumā, veselības kā lifehacks, kad lietojam pie aizdegunes, ja, iekaisumiem šeit pie deguntiņa mēs pat smērējam Cool Relief, ja, var lietot. Bet kā sejas masku, visu seja kaklas dekoltē un pusstundu mierīgi mēģinam darīt savus darbus. Pēc tam, kad ir pusstunda pagājusi, es parasti ņemu mazo vielīti un tādu karstu, tiešām zem krāna karstu, uzlieku virsū un tad viņu lēnām noņem nost vairākas reizes karstot vielīti. Sajūta būs vēl pēc tam tāda svaigi, it kā dedzina, it kā saldē, jo ir gan mentols, gan piparmētra, gan mentols, gan kampars, jo kampars sildīs.
tā sajūta ir neaprakstāma, un tā ādas maigums, nu, ziniet, var sacensties ar maza bērna dupsīti, ja? Tā dekoltē, viss tā asinsrita mikrocirkulācija, kas jau mums ir vajadzīgs, mikrocirkulācija ir uzlabota, un tātad ir mazie asinsvadiņi, visi strādā, ir asins pieplūde ādai, āda tiek barota, fantastiski, izmēģiniet noteikti, ja? Ne tikai uz locītavām, bet arī uz sejas. Bet, protams, neuzsmērējiet un neiet gulēt. Tā tas nedarbosies uz pusstundiņu un noņem. Otrs, kā mēs varam lietot uz matu saknēm, lai veicinātu matu augšanu. Jo matu maskas, ja cilvēki lieto, lai augtu mati, tiem, kam izkrīt matiņi un lēni aug, tad matu maskas, ja viņas netiek līdz matu folikulam, šī aktīvā viela, nu, tas ir principā zemē nomesta nauda un iztērēts laiks, jo nebūs jums rezultāta. Tad Cool Relief, kā jau teicu, mums sastāvā ir arī sērs, kas ir vajadzīgs matiem. Mums ir emu tauki, kas aiznesīs šīs aktīvās vielas atkal līdz tam matu folikulam, apasiņos viņu, un ļoti labi tieši pie matiem, ja, matu augšanai. Nu, jāuzmanās ir tās, kuras ir tumšmates. Es neesmu mēģinājusi matos smērēt, bet es pamēģināšu noteikti kādreiz pirms matu krāsošanas. Nu, kādu 1 dienu, 2 pirms, un tad es pamēģināšu. Jo mazlietiņi varētu noest krāsu, bet blondiem matiem pilnīgi mierīgi. Iesmērējam matos, ja varam tā nedaudz iemasējam, arī kodīs, protams, varbūt būs mazliet jāpaciešās, kad viņš sāk kost un aktivizēties, var uzlikt kādu dvielīti ap galvas, lai viņš pasildās vairāk, jo viss, kur būs siltums, tur būs vēl aktīvāks. Un tad pēc tam vienkārši izmazgājam matus ar šampūnu, neatstājam, ja šampūns ir vajadzīgs pēc iespējas dabīgāku, un ko jūs lietojat, ja no šampūniem, tad ar šampūniņu izmazgājam. Skatāmies, es esmu gājusi dušā, tad, kad man ir seja apsmērēta, man nekad nav acīs kodis. Nu, tā kā, viņam tā kā nevajadzētu, un mēģināt neielaist, ja, acīs šo, nu, tā kā, kas tur ir, bet viņš jau būs kopā ar putiņām, es domāju, tur nevajadzētu būt nekādai problēmai. Man tā kā uz gļotādes nav vēl bijusi virsū, ja, tikusi un kad kostu. Varbūt kāds padalās, varbūt kādam ir cita pieredze. Tātad mati mēs varam un sejai, ja, šo izmantot. Kas mums vēl ir tāds, ko mēs, nu tas nav triks, bet kas mums noteikti neaizmirstam, mums ir jaunums diezgan nesen, man liekas kādu gadu šis jaunums, bet tas ir nesen. Mums ir lūpu krāsu, lūpu balzāms, ja, ar UV aizsardzību, neaizmirstam par šo. Ja nu nav pie rokas, jo lūpu balzāms mēs varam lietot lūpu balzām vietā arī emu taukus ar tējas koku. Bet lūpu balzāms, atceramies, mums lūpiņas ir jākopj obligāti. Šī vietiņa arī mums ir ļoti vārīga un tomēr jūtīga un arī ultravioletos staros ļoti cieši. Tādēļ liekam arī uz lūpiņām smērējam, kad mēs liekam maskas, noteikti pārliekam pāri lūpām. Vienmēr lūpas arī tomēr pakopjam, ja, vairāk. Un lūpu balzāmu vai emu eļļu, protams, smērējam, to drīkst iekšķīgi. Par emu eļļu es varu piebilst arī, ka ginekoloģi vien pieminēja, ja ir maksts sausums, arī droši var emu eļļu smērēt arī tajā vietiņā. Ja? Emu eļļa būs laba, dziedinoša, vai kādas erozijas, vai kāds nobrāzums, vai kāda brūcīte, vai kāds sūrstumiņš, ja? Vai kāds, ja kaut kas sūrst, kaut kas sāp, nu kaut kāds diskomforts jums ir tajā īpašajā vietiņā, smērējam emu taukus. Ja? Tā kā Vinetiņa jau mums izstāstīja, emu tauki vienkārši ir unikāli. Un es esmu arī iemīlējusi viņus uz sejas lietot, jo meitenes man, Vineta un Diāna, man uzdāvināja pagājušā gadā dzimšanas dienā šo, tad es arī varu pateikt, es bez emu taukiem nevaru iztikt. Es vienu reizi smērēju krēmu, mūsu privileģi lietoju, otru reizi es smērēju emu taukus, ja, un vasarā es arī smērēju tieši ar emu taukiem kā dienas un vai vakar krēmu. Kas mums vēl ir tāds, par matiem. Tad matos mēs, lai augtu, mēs varam iesmērēt šo Cool Relief.
tad, piemēram, matus varam pašus pabarot, arī izmantot šos pašus emu taukus. Vai, ja mājās ir, piemēram, džodžopas eļļa, bet, kas ar eļļām neņemās, var nebūt, bet mums ir emu tauki pie rokas. Tātad visu pārējos matus matu garumā mēs sasvērējam lūdzu ar emu taukiem, ja? Un noturam dvielīti virsū pusstundiņu un būs tie matu struktūra pabarota. Vēl viens lēfhaks, ko jau daudzas meitenes ir izmantojuši, tas ir, ka mēs izmantojam matos Daily Delicious kokteili. Jo Daily Delicious kokteilis satur gan skaistuma vitamīnus, viņš satur minerālu vielas, satur kolagēnu un viss, kas aminoskābes, ja? Viss, kas mums ir vajadzīgs matiem. Taisam vai nu kā putriņu uz ūdens bāzes, var uz kefīra bāzes, var ar jebkuru skāpienu produktu, bet lai būtu kā putriņa veidā, tāds struktūriņa kā krējums. Savādāk jums tecēs viņš nost, tas ir jāsaprot, jā, apmēram. Un smērējam matos iekšā un atlikumu varam uz sejas, kakla dekoltē, tā kā skaistums pilnīgs, jā, un mēs barojam gan sejas ādu, gan matus, jo mums tiešām šis mikrobioms vajadzīgs atjaunot arī uz sejas. Un te es arī pieliktu klāt pat asimilātoru, ja, kas ir kā fermenti, kādēļ ne, jo tas atjaunos tieši tā ādas mikrobiomu un būs daudz aizsargātāka šī ādiņa. Es varu? Jā. Piemēram, ja jūs taisat no rīta, lai, teiksim, viss būtu ļoti ātri, ja, piemēram, taisat sev kokteili, ja, uz paniņu bāzes, Daily Delicious, ja, tad atlijiet vienu daļu tātad uz sejas un kakla uzliekam, ja, vēl vienu daļu iesmērējam matos staigājam un pārējo varat izdzert, ja vienkārši uztaisat vairāk, tieši tā pati konsistence noderēs arī maskām. Protams, ja jūs taisat masku, var arī koncentrētāku, ja sejai jūs liekat, bet matiem ideāls ir tas biezums un tā konsistence. Paldies. Paldies, Vinetīna. Jā, tad principā brokastu laiks matos uz sejas un vēl kokteils glāzē un zemenīti virsū un sūcam caur salmiņu un fantastiski, vai ne? Tātad, kad mums ir kādas sejas maskas, no kā mēs varam taisīt, mums ir tāds fantastisks produkts spirulīna. Spirulīna vai chlorella ļoti aktīvs, ļoti labs produkts, ne tikai iekšķīgi, bet arī ārīgi uz sejas mēs viņu varam likt. Mēs saberžam, paņemam 2 šīs tabletītes, ja gribam seju kakls dekoltē. Ja tikai sejai pietiks ar 1 tabletīti, bet atceramies, ka kakla un dekoltē āda parāda mūsu vecumu. Ja? Ne tikai seja. Seja, kas mums jāstrādā, ir noteikti ar dekoltē, neaizmirstam viņu, un kaklu arī. Saberžam, pieliekam ūdeni, varam arī koraļu ūdeni, es esmu likusi parasto ūdeni, un arī krējumu konsistenci, un smērējam uz sejas. Labāk nerunāt un nesmieties, ja? Ar draudzeni kopā varbūt netaisam, jo tad ir jāsmējās vienai uz otru paskatoties, ja? Tāds šreki sēžam, bet jo viņš sakaltīs un nevajadzētu ādu traumēt, ja? Viņa ir tāda ļoti savelkoša šī maska. Un arī 15, 20 maksimums minūtītes mēs pastaigājam ar karstu dvielīti, kā jau es teicu, karsts dvielis un vairākas reizes vispirms mēs mitrinām, pēc tam ņemam nost šo masku. Jūs redzēsiet, kāda ādai ir reakcija. Daudziem ir sarkaniem pleķiem, ja, tāda, bet viņš pāriet, tā nav alerģiska reakcija. Tas nozīmē, ka strādā kapilāri. Viņš ir ļoti aktīvs, spirulīna ir pirmkārt aminoskābes, otrkārt viņā ir daudz skābeklis. Viņa ir ļoti bagāta. Un tātad tās aktīvās vielas būsiet sarkani pleķaini ar tādiem maziem plankumiņiem, un pēc tam uzdiežam emu taukus virsū. Vispār tā āda arī ir tik ļoti, tāda, uzreiz uz koncertu neiesiet. Ja pēc glow maskām jūs varat uzreiz iet uz koncertu, ja vajag ātri iet uz randiņu, tevi šodien uzaicināju uz randiņu, tad glow maska ir tāds kā glābiņš, svaigums 20 minūtēs, tad šī jau ir tāda kopšana. Varbūt iepriekšējā vakarā un nākošā dienā tiešām tu izskatīsies ļoti labi. Ja negribās, ka ir tā ļoti savelkošā sajūta, tad var, piemēram, pašā maskā, tad, kad uztaisam mēs to putriņu,
Iespiežam šos emu taukus iekšā, mazliet iespiežam, tad viņš būs tāda mīkstāka tā masa un tik ļoti viņš nesavilks. Ja? Tā kā visādi vajag eksperimentēt ar to. Zem šīs maskas gan varam uztaisīt pīlingu, bet arī ne ļoti aktīvu berzēt. Jebkuru pīlingu mēs, piemēram, šo ar kafijas, mēs varam neberzēt, kas mums ir privileģi pīlings. Mēs varam gan tā kā aktīvi noskrubēt, gan tikai uzlikt, un lai viņš stāv, viņš visu izdarīs. Tas ir kā enzīma pīlings pilnīgi, ja? Viņš visu jau tur izdara, un pēc tam uzliekat masku. Jums pašiem jāpazīst ir sava āda. Ja tev ir kuperoza, tur rozācija, ja, un viss, tad varbūt nevajag pirms tam skrubēt, milzīgi berzēt, liekam tikai masku. Tā kā paši katrs sevi iepazīstam un mēģinam visu. Man jāpaskatās, emu taukus, un ja ir tādi apsārtums, tiešām liekas, ir traki, tad emu tauki ar šo tejas koku eļļu. Ja kaut kas parādās vairāk, kas jums uztrauc, vai kāda pumpiņa, vai kā, tad gan sudrabiņu var ātri dezinficēt sejiņu, gan šo emu taukus arī var uz visas sejas smērēt. Es, Liena, varu mazliet? Jā. Ja jūs gribat skaistas actiņas, lai viņas nav apsārtušas, un lai ir baltumiņi skaisti, tad pilinam un dezinficējam ar Silver Max, ar mūsu kolodālo sudrabu var iepilināt. Un par maskām runājot, ir divi varianti, kā es viņu lietoju. Viena tā tad ir ātrais skaistumkopšanas efekts pirms iziešanas, kad mēs to darām no rīta, vai tajā brīdī, kad mēs arī viņu uzliekam, tad mēs mazgājam, tad mēs ejam kaut kur dzīvē. Bet otrs variants ir vakarā. Vakarā ir arī fantastiski. Ja? Tad, kad jūs jau mierīgi uzliekat to masku, tad var paturēt daudz ilgāk. Es to augšējo un apakšējo kārtu, ko mēs ņemam nost, es viņu nelieku nost kaut kur, es viņu saloku uz pusēm, vienu lieku ap kaklu, vienu vēl šeit uz dekoltē. Un tad es, protams, turu diezgan ilgi, stundu. Ja? Un tad mēs to masku nemazgājam nost. Ja? Tad, kad mēs viņu noņemam, mēs varam iet gulēt, bet man prasās tomēr bišķiņ viņu mitrināt no virsas. Ja? Tad es uzsmērēju, es jau sagatavoju emu taukus blakus gultiņai, un uzlieku pa virsu emu taukus. Un tad viņš paliek uz visu nakti, un jūs rītā pieceļieties kā dievietes vai dievieši vai dievi, skaistuma dievi. Jā, paldies, Vinetiņ. Jā, arī tā tiešām, jo ja mēs pa dienu viņu tādu nemazgāsim nost, tad viņš tomēr veļās tāds balts, viņš ir jānoņem, ja pārāk daudz, bet uz nakti, mēs mierīgi varam atstāt un šādi mitrināt un no rīta tikai nomazgāt. Jā, un vēl tur tajā, tad, kad mēs izņemam un to masku uzliekam, tur vēl paliek šķidrumiņš, tad to vienkārši es saslapinu un uzlieku uz rokām, un tad es guļu, jo rokas mums arī nodod vecumu, un rokas mums arī pelnījušas masku. Kāda mums vēl ir kāds lifehacks? Piemēram, tas pat nav lifehacks, tas ir pie mūsu imunitātes programmas iet klāt. Ja mums krītas imunitāte vasarā, ja mēs esam pārsauļojušies, pārpeldējušies, pāratpūtušies, jo mums jau liekas, ka mums viss vienā dienā ir jāuzspēj, jāiedeg un jāsauļojās un jāpeldās nākošā dienā, kas bieži vien mūs apciemo augstumpumpa. Un tad ir ļoti liels izbrīns, ka cilvēkam liekas, ka viņš ir mēģinājis imunitāti paaugstināt, es taču sauļojos un tur atpūtos, un šeit tev ir krekšķis un ir augstumpumpa klāt, tad arī ir dažādi šie paņēmieni. Protams, ir iekšķīgi, uzreiz ir dabīgie antibiotiķi, tas ir paudarko, tad mūsu antioksidants H-500 un ūdens, bet tieši uz pašas herpes mēs varam. Viens variants arī ir jāatrod savs mīļākais, un kas uz tevi strādās. Ir variants, kad mēs uz pirkstiņa izberam H-500 un liekam saslapinu šo pumpiņu, kaut vai mēlīti ar siekalu, un pieliekam H-500 klāt, lai viņš tur izčūkst, izkož, un viss, viņu tā kā izdedzina saknē, sāktivizē. Ir cilvēki, kam tas darbojās, ir, kuriem labāk patīk, piemēram, likt klāt uzreiz uz herpes, likt tejas koku eļļu. Un vairākas reizes dienā liekam klāt tejas koku eļļu.
Ir man klienti, kuriem patīk piparmētru ēteriskā eļļa, bet tā ir 100% piparmētru ēteriskā eļļa. Un ir vēl viens variants, kuriem ļoti labi darbojās, kad vispirms uz herpes liekam, bet tikko viņi parādās, smidzinām šo silvermaksu, pagaidām, kad silvermaks nožūst, un tad mums ir šāds fantastisks silvergēls. Un uz pumpiņas liekam virsū silvergēlu, silvergēls pārveltas tā kā tādu mazu plēvīti, un arī var būt, kad herpe tālāk pat neattīstās un jau diezgan ātri viņa noiet, ja? Bet noteikti obligāti atbalstam uzreiz no iekšpuses ar antibiotiķiem, tā kā pie saslimšanas, ja? Jo tas ir vīrus, ir pazeminājusies imunitāte un organisms jau cīnās. Dodat atbalstu no iekšpuses, nevis tikai smērējat to nabaga herpi mocat, ja? Un Coral Bright zobu pasta. Jā, lūdzu, Coral Bright ir jau bijis, jā, vai ne, kad uz zobu pastas liek uz herpēm, tad mūsu Coral Bright vispār, es domāju, ka tas ir vienkārši unikāli, jā, nu, tad vienīgi būs tas baltumiņš, bet, jā, liekam virsū Coral Bright zobu pastu. Vēl ar ko es varu padalīties par sviedriem. Ja, piemēram, vasarā, un ne tikai vasarā, ir sviedru smaka vai vajadzīgs tāds dabīgs dezodorants. Varbūt arī padalieties, kā jūs darat. Viens no variantiem ir tad, kad, ja nelietojat dezodorantu, tad noteikti vajag nesāt līdzi silvermaksu, un ja jūtat, ka parādās smaka, jo, ja ir smaka no padusēm, parādās sviedru smaka, tas nozīmē, ka tur baktērija ir savairojušās baktērijas, un baktērijas dod smaku. Tad mēs iepūšam padusēs silvermaks, un tas arī uzreiz to smaku noņems. Lai līdz tam vispār nebūtu, kā es daru pati, man šeit ir soda, vienkārši dzeramā soda, es ņemu dzeramo sodu, es ņemu emu taukus un šādu ēterisko eļļu, kas mums ir tejskoka ēteriskā eļļa, mūsu koraļu kluba. Es ieberu mazlietiņu sodu, 1 pilienu emu taukus, 1 pilienu tejskoka eļļu vai 2, cik nu iepilt, sabersējam un padusēs. Un viss, man nav nērti strādāt ar klientiem, man ir komfortabli, man nekad nesmird paduses, pat ja viņas svīst, es esmu masiere, un es masējot tiešām svīstu, man ir slapjas paduses, bet viņām nav smakas, ja? Un tā kā tas ir tāds lifehacks, kā varat lietot ikdienā. Man šis ir slinkais variants, protams, ka var taisīt kādā tukšā buņģiņā, ja, privileģu buņģiņā, un tur jūs uztaisat jau šādu ar lielāku veselu buņģiņu, turat leduskapī, ja, un no rīta paņemat ar špātelīti vai vienkārši ar pirkstiņu ieberžat padusēs. Es esmu par slinku priekš tā, es taisu dienas porciju ieberžu un viss, un arī zem zīda blūzītēm vai kas nepaliek ne taukains, nekas. Ēteriskā eļļa nav taukaina, jo ēteriskās eļļas ir uz ūdens bāzes, uz spirta bāzes, atvainojos, uz spirta bāzes viņas neatstāja pleķus, un emu tauki ļoti ātri iesūcas, un arī pēc brītiņa viss ir pazudis, un padusīte smaržo pēc tejskoka eļļas, un arī tas izgaro, nav nekādas smaržas, ir tīra smarža. Tā, tas no manas puses būtu tā kā viss. Arī, kas vēl mums ir tāds, kas man gājas koraļu smiltiņas. Es koraļu smiltiņas, piemēram, turu šādi izlietotās koraļu smiltiņas. Ļoti ērti. Sākumā man ir vienā burciņā tās izlietotās, kas ir paciņas, un tad es viņas pārberu šādā stikla burciņā. Man bērniņām arī bija mazlietiņa ar vēderiņš sastrēkojās, tad mēs vienkārši attaisam vaļā, arī pie tā mēs lietojam, paņemam ar karoti, mutē iekšā, ūdeni virsū, un viss vēders kārtībā. Arī ērti, nav jāplēš tā paciņa vaļā, jāber, un tieši tāpat visiem skrubīšiem ātri paņem trauciņā, emu eļļu klāt mazlietiņ, uztājas ātri skrubi, vai, slinkais variants ķermenim varbūt nav tas labākais, atkarībā kādus jūs ziepes, šīs dušas ziepes lietojat, ja? Bet var arī kādreiz pie dušas ziepēm pielikt klāt un noskrubēt sevi, un arī tādā veidā, ja? Tā kā vai pie kafijas biezumiem, ja? Izlietojam kafiju, kafijas biezumus paturam,
liekam klāt nedaudz smiltiņas, pāris karotītes no šādas burciņas, ja? vai kādas 6 paciņas, ja jūs izberat, liekam pie kafijas biezumiem, kafijas biezumi paši tādi nedaudz eļļaini paliks, varbūt nedaudz sāli var pielikt klāt, un arī to pašu H-500 var vēl piebērt, arī ņemat dušojaties, un ja nav vannas, kā Vineta stāstīja, cik forši ir iet vannās, bet vannas daudziem vairāk nav, tad vienkārši nenomazgājam uzreiz nost, vienkārši paturam, iebēržam un paciešamies, pastāvam, padomājam labas domas, un pēc 2, 3, 4 minūtēm viss nomazgājam. Jā, smiltiņas var sajaukt arī ar pieniņu. Tieši tā, 2 fantastiski produkti, un mums jau ir skrubītis, jā, koraļu smiltiņas, un ja mums nav šis kafijas skrubis, tad mēs skrubīti uztaisam uzreiz no 2 aktīviem produktiem, un šeit ir klāta hialurona skābe. Tieši tādēļ arī ir ieteicams mazliet paturēt uz sejas šo pieniņu un uzreiz nenomazgāt, jo hialurona skābe mums iedarbosies arī uz ādas virskārtu. Jā, padusēs arī silvergēli, ja var smērēt, Sanita arī raksta, ka ļoti labi, jo viņš ir dezinficējošs un viņš ir tāds, viņam ir gēlveida struktūra un viņš ilgāk stāvēs tajās padusēs, bet, protams, svīšanu mēs nedrīkstam taisīt ciet, cilvēkam ir jāsvīst, galvenais, lai mēs nesmirdam, bet vispār, lai nesmirdētu, mums ir jāattīrās. Jā, jo biežāk attīramies, jo mazāk kožam, bet, padusītes var apstrādāt, jā, bet lai viņas elpo. Jā, tieši tā. Laikam man ir tā kā viss. Pie saules apdegumiem šos emultauciņus, jā, mēs arī, ja ir kaut kāds pumpiņas, ja jūs kopjat, ja ir akne, izsitās vai pumpa, tad arī droši uz tīras ādiņas, attīrītas ādas tieši uz pašas pumpas, mēs smērējam virsū tējas koka eļļu, ēterisko eļļu. Jā, apdegumiem es Ķīnā pārbaudīju, bija apdeguši bijām un reāli sejas maskas tik ļoti labi noņem visu to apdegušo stāvokli, viņa pabaro, nomierina to ādu un tiešām nav problēma, ļoti ātri varēja rehabilitēties. Jā, tā kā varbūt ir, jā, emultaugus var likt pirms sauļošanās, bet tikai nepārspīlējam ar pašu sauļošanos. Protams, ka viņam nebūs tā UV aizsardzība tur 50, jā, nē, būs fantastisks labs iedegums, bet 15-20 minūtes atjaunojam, un vairāk jau īstenībā saulē nevajadzētu, skatāmies. Jo tagad par krēmiem ar UV aizsardzību ir visādas iet, jā, jo viņi ir ļoti kancerogēni. Tā, kas mums tur vēl ir? Apdegu saulītē, dacīts saka un sudrabūdens un emu eļļa. Jā, ļoti izcili darbojas. Jā, silvermaks ir pret apdegumiem ļoti labs, jo viņš novērš tās baktērijas veidošanos, īpaši, ja ir sarežģītas jau situācijas un ļoti smagi, ja, vai aplaucējaties, ja, arī droši silvermaks pūšam visur, kur vien varam vairākas reizes, lai novērstu tos ādas bojājumus un iekļūšanu dziļajos slāņos. Jā, un zem eļļiņas, kā jau Vineta teica, un te arī meitenes vēl ziedūdeņu vai hidrolātu vai koloidālo sudrabu uzpūš, vai kā Vinetiņa teica, tieši šo nevis pieniņu, bet toniku, un tad labāk eļļiņa klājās. Un tā arī masieri dara, kad ir mitrāka āda, vai arī, ja tu pēc, piemēram, dušas, lai uzklātu eļļu, eļļa nav jāklāj uz sausas ādas. Eļļu mēs klājam vienmēr uz mitras ādas. Un arī par to emu eļļu, tad ar mazu daudzumu vai 2 pšikiem tu varēsi visu sevi atklāt ar emu eļļu. Ja būs sausa āda, protams, tad aizies viss flakoniņš, bet ja tev ir mitra āda, tu sevi noklāji, jā, visu cauri un būs ļoti, ļoti maz viņa ir vajadzīga. Tā kā klājam eļļiņas uz mitras ādas. Tur vēl jautājums bija no Ritas, cik reizes katru masku jāliek normālas ādas gadījumā? Īstenībā par maskām ir tā, ka viņas ir 3, katrā ir 5, un normāls kurs būtu iziet visas 3 maskas pa 5, un tad jums ir tāds kārtīgs kurs, ja? 5 izejam violetās,
5 šādas un 5 šādas. Ja jūs gribat tādu kārtīgu kosmetoloģisku efektu, ja, tā, nu, principā tas atsvērs jums iešana pie kosmetologa, ja, tāds, nu, bet tad pēc tam var uzturošu reizi nedēļā, reizi 10 dienās. Bet jau ar vienu masku jūs dabūsiet maksimālo efektu. Tur nav tā, ka viņš tur jālieto 10 reizes, lai redzētu, pietiek ar to vienu masku, jūs jau pēc skaistumkopšanas salona. Bet, ja gribās tādu, jā, tādu ļoti, tad var iet, piemēram, 5, 5, 5, kā tāds pilnvērtīgs kurs. Un nav noteikts, ka tur katru 2. dienu vai katru 3. dienu, piemēram, 2 reizes nedēļā mēs liekam. Kā jūs vēlaties, cik jūs gribat fantastisku efektu, tik bieži arī liekam. Nu, katru dienu nevajag, jo nākošā dienā noteikti vēl viss darbojās, jā. Tad, principā, caur 2 dienām var 2 dienas neliek, 1 dienu liek, 2 dienas neliek, jā, tas būtu arī tāds, ja gribās tādu kārtīgu kursu. Tā, man palīdz mugurai. Sanitiņa, kas palīdz mugurai, tieši šis Cool Relief. Cool Relief ir ļoti labs gan mugurai, gan visām locītavām, jā, ja ir. Tad gan var smērēt uz nakti. Un arī matiņos, kad mēs iesmērējam, neejam uz nakti gulēt. Man liekas, ka nevarēs pagulēt. Ja? Tad ar emu taukiem, ja ir iesmērēts, nu, teiksim, visā matu garumā, tad gan var iet gulēt. Apliek dvielīti vai ir šie tādi dvielīši, kas aptinām ap galvu un droši guļam, ja, skatoties, nu, spilvendrāna, bet vai nenosmērējās, nepaliek taukaini, bet ar šo gan mēs mazgājam laukā pēc 30 minūtēm vai stundas. Nu, cik jūs varat nociesties un turēt? Bez lūpu balzāma, jā, lūpu balzāms ir fantastisks. Es esmu tāda diezgan prasīga pret, es lūpas nekrāsoju, ļoti, ļoti maz. Man ir tā, kad uzkrāsoju lūpas, es ciešos, īstenībā ciešos uz kādu pasākumu, tas ir pirmais, ienākot pa durvīm, es vienmēr noslauku to, kas ir uz mutes, man viņa traucē. Tad par šo lūpu balzāmu, tas arī man bija rādītājs, vai man viņa traucēs vai netraucēs. Lūpu balzāms netraucē. Desmit minūtes, Laila, tā ir izšķērdība, jā, tur ir ilgāk, droši 10 minūtītes, droši līdz stundai, tieši tā kā Vineta raksta, pusstundu, stundu mēs turam Cool Relief. Brīvdienu masku, jā, un visas maskas vajag tiešām mēģināt visas pēc kārtas, gan šīs hidrabūstu, un ja mums nav hidrabūstu vai peptīdu vai keramīdu masku, ja nav šīs, ņemam spirulīnu, ja jūs ejat nutripaku tajā laikā, jums ir spirulīna vienmēr par rokai, ņemam spirulīnu, un, jā, ja sāp locītavas, un jūs lietojat Cool Relief, neaizmirstat par matiem, seju, un ne tikai locītavām. Ko var lietot uz sejas pigmentācijas plankumi, kā es sākumā teicu, pieminēju, pigmentācijas plankumi, no ārpuses nav jēgas uz viņiem darboties, iet kaut ko slīpēt, kaut kādus krēmus lietot, tas būs līdz pirmajiem saules stariem jums palīdzēs, tad jūs nedrīkstat saulē vispār iet, un tad, nu, tas balinošais efekts, ja, jo pigments plankumi ir mūsu akna, mums tas viss nāk no organisma iekšienes, ir jāstrādā ar akniņu, un tas nav, protams, mēneša darbs, mums ir ļoti fantastisks rezultāts mūsu veselības trenerei Indrai Šmitei, kura tieši, ka viņai vienmēr bija ūsiņas tāds, nu, foršas ūsas, kā iziet saulē vasarā staigā ar ūsām un arī uz sejiņas, tad viņa teica 3 gadu laikā izejot visu koncepciju, lēnām attīrot organismu, soli pa solim, tā kā mēs to darām, attīrot aknu, viņai pēc 3 gadiem principā bija tas wow rezultāts, kad vairāk pigmentu plankumu nerodas. Indrai ir ļoti tīra un skaista seja, un tas nav 20 gados, ja? Tā ir akna, un tas ir ikdienas darbs, un tad jums pigmentu plankumu nebūs jāslīpē ar lāzeri, nebūs jāiet uz skābju procedūrām, kuras, nu, tā kā uzlabo ādas struktūru, bet saka, tas ir līdz pirmajiem saules stariem. Un viss.
Jā, es pateikšu, ja jūs gribat vēl skaistu iedegumu, protams, šie beta-karotīni spirulīnā un florellā viņi ir, bet dzeriet aknu tējiņas, fandetoksu 2 reizes dienā, artišoku, ja ir mājās korāla burdoku rūt, jo viss, kas atbalsta aknu un palīdzēs aknai veidot šo skaisto iedegumu, nevajadzēs ilgi svilināties. Mazlietiņa saulītē parādījāties, jau veidojās skaists iedegums. Teikšu lielu paldies. Paldies visām manām spīkerēm, kas dalījās ar saviem skaistuma lifehackiem. Paldies! Un droši arī tiešām čatiņā rakstiet, ja jūs vēl kaut ko izmēģināt un tas darbojās, tad droši dalieties. Neturam sveci zem pūra, jo produkti ir fantastiski un tiešām kopjam sevi no iekšpuses un no ārpuses un būsim skaistas un veselas. Paldies par uzmanību!